Apsveicam Kocēnu novadu, viņi malači tiešām ir. Apsveicam viņus ar Vaidavas ezeru vispār kā tādu. Un Jānis Dainis ir vainīgs pie tā, kad vispār šitais sacensības notiek, viņš tiešām bija idejas autors. Pusotra minūte! Pusotra! Šeit. Tu teici, ka tev viss komanda nākšot. Nu, protams, es jau redzēju vietējo Mārtiņu Gaili. Noteikti startēs, laikam, Krāsevs Uģīts. Kam jau viņš startēs, viņam paredz pirmo sešnieku. Nu, un, protams, startēs arī mūsu izpildītos Māris. Jā, tā tad ir arī Vaidavas nacionālais sporta veids, Vaidavas Rubenes. Florbols ir pārstāvēts šeit uz Vaidavas ezera. Ko tu vēl teiksi? Un, protams, startēs arī Kocēnas sportnama direktors, viņš jau ir noslēpojis, un viņš vēl arī slidos, Ivars Jēkabsons. Jā, malačī vaidavieši, vispār vaidavieši stingri puikas, rubenieši arī stingri, un viņas vieno viens ezers, no Rubenes līdz Vaidavai ir Vaidavas ezers. Un šodien uz šī ezera mēs te arī darbojamies, tikmēr mums finišē startu uz Rubeni. Ja? Tātad ar startu uz Rubeni un uz ezerkāpiešiem slēpošana notiks pulksteņa rādītāju virzienā. Apstārt ezeriem pa ārējo malu slīdu ceļu. Nu, droši vien, ka paši zinat, kas ir stiprāk, kad iestāsies priekšā.
tā, kādā jūs grupā esat pieteikušies. Tātad tie, kas slēpos 2 aptus, būs jāslēpo. Jūs jau redzat aizvienēji šis sēdes koridors. Ja, mums pa labo pusi koridoram ir jāslēpo ar slidu ceļu un ar to koridoru un tur tad uz otru apli. Tie, kas finišē, tie tad brauc iekšā finiša koridorā. Viņi jau bija atbrauc. Gatavojamies. Vēl minūtes 12 un tad jau laidīsim vaļā startu. Jā, šis tāds pajoliņš lēkā. Sešas minūtes līdz startam. 6 minūtes. Sākam pulcēties visi starta koridorā. Nav mazie gadījumā iekšā, kuriem nav jāslēpo garais. Roli. Kā domāt, nav mazie, kuriem jāslēpo garais? Pusotra minūte! Pusotra! Ko sveiciens Kotēļu novada un Vaidavas ezeram! Ejā! Vai dzīvo Jānis Dainis? Jā! Un Aldis Leitlauds? Jā! Un Jānis Bielis, jā! Tā, minūte līdz startam! Atgādi par stumšanos! Stumšanās līdz zaļajam tam koridoru beigām! Ja paveiksies, būs starts šāviens! Operators, esi gatavs starts!
Slēpotāji, tie, kas pieteikušies uz pirmiem apļiem, aiziet otrā apļi, uzgarolējam viņiem! Ir pēkta filmi! Jūti? Prasu labu? Vējš tikai, ja? Čau, reku Dace noslēpoja, iedod Dacei 5. Kā viņu noslēpoja? Apakai grūti bez vēju. Nav jau vairs telpošana. Turētāji! Limpaži! Otrā vietā! Krīlovs! Un tuvojās Jānis Melbārdis, noslēdzot vaidu apļu trīnieku. Jānis Melbārdis! Mēs tam finišā, jā!